Sveicu visus rītsveiksmes laukā. Mani sauc Baiba, esmu rītsveiksmes veidotāja. Un šodien aicinu jūs paskatīties caur tāro kārtīm uz to, kāds varētu būt mūsu februāra mēnesis. Šis video veltīts visām jaunavām. Palūkosimies, kādās enerģijās jaunava atrodas šobrīd. Kas notiek, ko mēs varētu sagaidīt, paskatīties, kas notiek mūsu finansēs un attiecībās. Tāpat tās palūksim kādu ziņu visumam. Tas noteikti sasauksies ar kopējo kāršu izlikumu par to, kur tieši es varētu šo te mēnesi koncentrēties, ar ko es varētu pastrādāt. Sāksim ar to, kādās enerģijās šobrīd atrodas jaunava. Jaunavai ir šī tāda ļoti ģimeniska kārts. Jaunavai viss ir par ģimeni, par tādu kopā būšanu arī caur paudzēm, kur satiekās bērni, vecāki, mazbērni, kur viss tādā harmonijā plūst. Šī karaliene gan ir tāda, kas ļoti labi pratīs nospraust savas robežas. Viņa tieši lūkojās uz šo visu jautro ballīti. Varbūt iespējams, ka šobrīd ir jānosprauž robežas tieši ar saviem ģimenes locekļiem. Tam nav jābūt nekādā striktā veidā, bet varbūt, kad kāds tās jūsu robežas kaut kādā veidā mēģina pārkāpt. Šeit viņa arī tādās domās un pārdomās, bet ar tādu augstu paceltu galvu un skatu uz priekšu. Šī ir, pirmām kārtām jau droši vien, ka visiem saistās ar attiecībām. Otrs tāds sens izsens skaidrojums viņai ir par izvēlēm. Varbūt, kad varbūt šobrīd domājiet, pa kuru ceļu iet, vai iet pa labi, vai iet pa kreisi. Bet šī te pēdējā ir par ceļu uz priekšu un uz augšu. Tādu par atmošanos, par iespējams par garīga veida kaut kādiem kursiem, mācībām, kaut kādu padziļinātu pievēršanos. Varbūt šobrīd tā kā izdarat izvēli, varbūt tā kā pateikt, piemēram, saviem tuviniekiem, radiniekiem, draugiem, tā kā paziņot par to, kad esat nolēmis kaut ko varbūt padziļināt mācīties, ka jums ir laiks priekš sevīm vajadzīgs. Bet tā kopumā tādās pozitīvās enerģijās esat. Palūkosimies uz finansēm. Finansēs
kaut kur kaut kas ir, varbūt nav veicies tik labi, tik raiti, varbūt kaut kas liekas, kad ir tā kā pazaudēts. Un arī šeit, šī kārtī, šis te mēnesis ir tāds, nu, kad skaidri nevar tā kā redzēt, tas ir par tādu tā kā zemapziņu, kad mēs ar savu prātu tā kā kaut ko, nu, neredzam, bet ar prātu jau mēs neredzam, mēs tā kā varam just ar sirdi, un šeit arī par to, kad šī tie atslēga ir, durvis tiek apspīdētas ar gaismu, bet mēs tā kā šī brīdī sēžam un kaut ko nožēlojam, par kaut ko tā kā pārdzīvojam, nu, tā kā, nu, bet neredzam to, ka šī te atslēga šeit ir, un patiesībā vajadzētu tikai tā kā, nu, piecelties un tā kā, nu, palūkoties uz šīm te durvīm. Un tad, attiecīgi, ja mēs šīs te, tā kā šeit, nu, šī citiem par attiecībām, bet, protams, arī finansēs, par tādu kopā būšanu, varbūt ar cilvēkiem, tā kā šeit, ja neesat vai ja esat, vai tā kā, ja sameklējat tādus cilvēkus, kas ar jums ir uz vienu vilni, nu tādus, kas tā kā mīl vienu un to pašu nodarbošanos, un ir par viņu tādi degoši, kad jā, mums izdosies, jā, mums sanāks, jā, mēs uz priekšu virzīsimies, tad nu, šis tā kā aizgājušais, pagājušais, viņš caur zemapziņu, iespējams arī caur kaut kādiem sapņiem, piemēram, kad jūs nosapņojat, redzat, kas jums ir jādara, kā jums ir jādara, varbūt kādu ideju nosapņojat, bet kad caur šo te, nu, tādu tā kā kopā būšanu ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kad šim te projektam tiek dota arvien, nu, lielāka jauda. Ja šī sfērā ir bijis kāds sarežģījums, tad kā to vislabāk varētu risināt uz šo brīdi? Tiešām caur tādu pievēršanos tām lietām, kas man vislabāk patīk. Ko es būtu gatavs darīt, vienalga kad, vienalga cikos, un vienalga, vai man par to maksā, vai man par to nemaksā. Nu, tieši izejot no tām, tā kā mūsu, no tādas sirds enerģijas. Arī iespējams, varbūt, piemēram, nu, šeit, varbūt, kad nolēmjat, piemēram, dibināt kādu kopīgu projektu uzņēmumu kopā ar savu partneri, nu, ar kādu ļoti tā kā uzticamu tūlu cilvēku. Varbūt pat ar ģimenes locekli, tas arī tā būtu iespējams. Palūkosimies uz attiecībām.
Sākušu ar šo. Šī tāda ļoti skaista zvaigzne par mūsu, nu, tādām kvēlākajām vēlmēm. Nu, tad teikšu tā, tas, ko esat iedomājies, lai jums izdodas piepildīt. Jo virzība uz priekšu noteikti būs, un iespējams pat, ka būs tāda sajūta, kad viss, nu, tā kā šis te iedomātais, varbūt, kad kaut ko jau vēlaties ļoti, ļoti ilgi, nu, tieši attiecību jomā, varbūt tieši februārī sākās tā kā tiešām virzība, bet iespējams, ka būs nedaudz tāda sajūta, kur, nu, šeit arī tā kā šie te, ja, tā kā es teicu par izvēlēm, kad būs tā kā reizē nu, tā kā šie abi zirgi jāmēģina novaldīt, lai viņi dotos pa vienu ceļu, un pa to vienu ceļu es gribētu teikt, nu, tā kā doties uz to savu vēlmi, nevis kaut kur viņai tā kā riņķī apkārt, bet tā kā, un arī tieši zināt, ko jūs vēlaties. Ja tas ir attiecību uzlabojums, tad tieši redzēt jau, kad šīs attiecības jau ir uzlabojušās, jo šī ir par tādu kopību, nu, ja attiecību jomā, tad par to, kad attiecībās mēs, nu, attiecībās mēs esam abi šo attiecību radītāji, kad nav tikai tas, kā es to vēlos, vai tikai tas, kā tu to vēlies, bet tas ir par tādu kopīgu vēlēšanos. Un šī ir tāda ļoti, ļoti, īstenībā ļoti daudzām zīmēm šī tieši jomā ir šī kārts par to, kad man viņai ir par tādu, kad abi partneri ir, kā es saku, pilnas krūzes, kuras tad no sava tā pilnuma ir gatavi tā kā dalīties. Nevis mēs esam ar kādu attiecībās, tāpēc, kad mums no viņa kaut ko vajag, nākam ar kaut kādiem nosacījumiem. Es ar tevi būšu attiecībās, ja tu tur maksās manus komunālos pakalpojumus vai īri, vai, nu, nevis par tādiem nosacījumiem, vai kad tu man obligāti gatavos tagad no rīta brokastis, un tad pusdienas, un tad vakariņas, un tad mazgāsi un tīrīsi, bet par diviem cilvēkiem, kas ir pieauguši līdz tādam, nu, tā kā prāta stāvoklim, kad es esmu atbildīgs par savu dzīvi pats, par savām pusdienām, par savām zeķēm, par saviem rēķiniem, un tieši tādā brīdī, tad, kad mēs esam tiešām tādi piepildīti, tad atnāk tāds pats cilvēks, kas ar mums patiesībā ir gatavs dalīties. Jā, viņš tad, nu, varbūt ar lielāko prieku tiešām maksās rēķinus, bet tas nebūs aiz tāda pieprasījuma, bet nu, ar tādu brīvo gribu. Pajautāšu, kā vislabāk šos te divus zirgus tā kā novaldīt,
Un par šo te izvēli, jo tas kaut kādā ziņā ir saistīts. Paņemšu citas kārtas. Šīs vairs negribu runāt. Jā, ja mēs apskatām šo te, kā tādu pretstatu, kā iņ un jaņ, kā kaut kas labs un kaut kas netik labs, kā pozitīvs un netik pozitīvs, tad šeit, tāds iet pa šo dzīvi, koncentrējoties tieši uz pozitīvo, tieši uz, neskatoties uz to, tā kā varbūt, ka ceļš ir ar kaut kādiem grumbuļiem, ar kaut kādiem sarežģījumiem, bet neieslīgt tādā, šī mazā bērna tādā stāvoklī, kad tur mēģināt kādam kaut ko pierādīt, vai kad jums mēģina kāds kaut ko pierādīt, tiešām zināt, ko jūs vēlaties, un uz to arī savu tādu mīlestību arī iet un doties. Bet nepaļauties savam ego, kad viņš, kaut ko tur reizē mēģina mūs raustīt aiz kaut kādiem striķīšiem. Un caur šo te karalieni, tādu tiešām, viņa ir ļoti gudra, viņa ir vieda, viņa ir par tādām skaidrām, saprātīgām domām un lēmumiem. Tiešām saglabāt tādu skaidru galvu. Un palūksim vēl kādu visuma ziņu. Visums jums, ar brīnišķīgi, man liekas, kad sajiet kopā ar šo te zvaigzni, aicina jūs sapņot, fantazēt, ticēt saviem sapņiem, kad viņi ir iespējami, jo iespējams ir viss. Nekas nav neiespējams. Kā es vēl mēdzu teikt par to, ka neiespējamais tikai prasa ilgāku laiku. Un ja kaut kas ārpasaulē tā kā, nenotiek tā kā gribās, tik ātri kā gribās, tad patiesībā vērst skatu pašam uz sevi, uz iekšu un palūkoties, bet kur es vēl varu kļūt labāks, kā es varu kļūt labāks. Jo mūsu domas, mūsu iekšējā pasaule ir tiešā veidā saistīts ar to, ko mēs pēc tam redzam savā ārpasaulē. Tāpēc sapņojiet, paskatīsimies vēl vienu. Sapņojiet, fantazējiet un varbūt sastādiet kādu tādu savu vizualizācijas plakātu vai jebkādā. Var meditēt, var skaitīt afirmācijas, klausīties. Bet lai tas nav par tādu, lai šīs vēlmes nav tāds ego gribuļa apmierinājums, bet lai viņas patiesi ir tās, kas ir no manas sirds un no manas dvēseles. Jo ar šiem te ego gribuļiem mēs varam
dabūtu pretējo šīs te vēlmēs. Un vēl viena ziņa varbūt papildinājums. Pirmais man iekrita acīs tas, ka tas ir numur 1, pirmā kārts. Varbūt arī sevi nolikt kā tādu numur 1 pašam priekš sevīm, bet ne tādā egoistiskā, tā kā sapratnē, bet par tādu vēršanos pašam uz sevi, pašam pie sevis, zināt, ko es patiešām vēlos, jo ļoti bieži ir tā, ka tās mūsu vēlmes ir tas, kas ir sabiedrībā kādreiz kaut kur teikts, kas ir izlasīts kādā žurnālā vai redzēts kādā filmā. Un tā kā sabiedrības tāds uzspiestais viedoklis par to, ko mēs, kas mums ir, jāgrib, bet mēs katrs esam individuāls un unikāls, un viens grib dzīvot pilī, cits grib dzīvot mežā būdiņā, un tas viss ir, viss ir labi, tā kā, tikai katram ir tas viņa tāds. Un tāds tulkojums šeit ir dvēseles vārds. Jā, patiešām apzināties tādu savu, paskatīties uz savu identitāti kā tādu, ko es patiešām vēlos, kas ir tas, kas, uz kurien es gribu iet. Kādas ir manas patiesās vēlmes un vēlēšanās, tiešām tā kā arī nebaidīties no viņām, lai cik viņas lielas būs, jo ja šīs vēlmes ir saistīts ar mūsu tiešām dvēseles ceļu, mūsu patieso tādu būtību, tad viņas arī piepildās tikai tad viņas patiesībā ātri piepildās. Tad arī nav ilgi nekas jāgaida. Ceru, ka ziņas jums bija noderīgas. Tiksimies atkal kādā citā video. Paldies, ka bijāt, un lai jauksmes mēnesis!